Mēs esam pārliecināti, ka līdz šī vakara 8:00 saņemsim atbildi no irāņiem, vai tā būs pozitīva vai negatīva. Es ceru, ka viņi sniegs pareizo atbildi, jo mēs vēlamies pasauli, kur nafta un gāze plūst brīvi, un cilvēki var atļauties apkurināt un dzesēt savas mājas, kā arī nokļūt uz darbu. Tas nenotiks, ja irāņi būs iesaistīti ekonomiskā terorisma aktos. Tāpēc viņiem ir jāzina, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, kurus līdz šim neesam izlēmuši izmantot. Amerikas Savienoto Valstu prezidents var izlemt tos izmantot, un viņš arī izlems tos izmantot, ja irāņi nemainīs savu uzvedību. Paldies, viceprezidenta kungs. Laiks strauji tuvojas šī vakara termiņam, lai izvairītos no Irānas infrastruktūras sabombardēšanas atpakaļ akmens laikmetā, kā prezidents teica. Vai jums ir kāda jauna informācija, kas liecinātu, ka līdz tam laikam varētu panākt vienošanos? Un otrkārt, jūsu administrācija ir izteikusi dažus paziņojumus par šo karu, ka Dievs atbalsta Amerikas Savienotās Valstis šajā karā, un ka uzbrukumi Irānai ir daļa no Dieva gribas. Vai jūs tam piekrītat? Un kāds ir jūsu viedoklis par ideju, ka Dievs ir Zeva pusē šajos uzbrukumos? Jūs jautājāt, vai ir kāda jauna informācija? Un man nav, ja vien nesaņemu īsziņu no Stīva. Man ir īsziņa no Stīva Vitkofa. Vai jūs nevēlētos uzzināt šīs īsziņas saturu? Bet nē, man vispirms tas jāizlasa, pirms par to runāju. Bet lūk. Cik ir pulkstenis tagad Amerikas Savienotajās Valstīs? Gandrīz 5 minūtes. Labi, tam ir jēga. Labi, tad Natālija, par šo vienošanās jautājumu. Es tiešām domāju, ka ir 2 ceļi. Prezidents par to ir bijis ļoti skaidrs. Ir 2 ceļi, kā tas var beigties. Pirmkārt, Serens un Zeva jau ir sasnieguši lielāko daļu savu militāro mērķu. Vēl ir dažas lietas, piemēram, novērst, lai Irāna ražotu ieročus. Mēs vēlētos būt guvuši lielāku militāro progresu, bet Amerikas Savienoto Valstu mērķi ir sasniegti. Kā prezidents teica, šis karš drīz beigsies, un iznākums galu galā ir atkarīgs no irāņiem. Es domāju, ka patiešām ir 2 ceļi, un es vienkāršoju. Es uzskatu, ka pirmajā ceļā irāņi nolēma kļūt par normālu valsti. Viņi vairs nefinansēs terorismu, sāks iekļauties pasaules tirdzniecības un apmaiņas sistēmā, un tas viņiem nesīs labākus rezultātus. Tas nāks par labu pasaules mieram un drošībai. Tas nozīmēs daudz labu lietu daudziem cilvēkiem visā pasaulē. Tā ir A iespēja, vai ne? B iespēja ir šāda. Ja irāņi neiesaistīsies sarunās un turpinās atbalstīt terorismu, uzbrukot saviem kaimiņiem, ne tikai Izrēlai, bet, protams, arī arābiem, ekonomiskā situācija Irānā paliks ļoti slikta un visticamāk vēl pasliktināsies. Un tas, ko prezidents lūdza savai komandai, īpaši Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram, bija: noskaidrojiet, kāda varētu būt iespējamā līguma nosacījumi, ko viņi ir gatavi darīt, jo militāri, būsim atklāti, tas mums vienā vai otrā veidā nav svarīgi. Tas būtībā ir jautājums par to, kā viss izskatīsies pēc tam. Un tieši uz to ir koncentrējušās sarunas. Un prezidents arī ļoti skaidri norādīja, ka kamēr Irāņi cenšas uzlikt mums pēc iespējas lielākas ekonomiskās izmaksas ar Hormuza šaurumu, Amerikas Savienotajām Valstīm ir iespēja uzlikt Irānai daudz lielākas ekonomiskās izmaksas, nekā Irāna spēja uzlikt mums vai mūsu sabiedrotajiem pasaulē. Ceru, ka viņi būs gudri. Prezidents noteica 12 stundu termiņu Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs to uzzināsim, bet līdz tam būs daudz sarunu, un es ceru, ka mēs nonāksim pie laba risinājuma. Par jūsu otro jautājumu. Ja Dievs ir mūsu pusē, tad Dievs ir, jūs zināt, kura pusē? Mana nostāja attiecībā uz militāriem konfliktiem vienmēr ir bijusi lūgties, lai mēs būtu Dieva pusē. Un es ticu, ka mēs to darām pareizo iemeslu dēļ. Mēs to darām, lai nepieļautu, ka režīms, kas jau ir izdarījis terorisma aktus, iegūst pasaulē bīstamāko ieroci, jo tas izraisītu daudzu nevainīgu cilvēku nāvi. Es ceru, ka Dievs piekrīt, ka Irānai nevajadzētu būt kodolieročiem, bet es turpināšu lūgties, un ja viņš man dos atbildi, tu būsi pirmā, kas to uzzinās, Natālija. Nākamais jautājums. Ļauj man paskatīties. Man šķiet, ka mums ir Reuters un AP. Tad turpināsim ar Reuters. Labi, tas man tiešām šķiet lieliski. Pilnīgi noteikti. Es pārbaudīju savu austiņu, lai redzētu, vai kāds no manas komandas pateiks, kuru saukt, bet neviens neatbildēja. Tas ir tikai ungāru valodā, tāpēc turpini. Paldies, viceprezidenta kungs. Šeit runā Hunaina Rahama no Reuters. Man ir daži jautājumi.
Es domāju, ka jums vajadzētu izlasīt šo tekstu, jo mums ir informācija, ka Amerikas Savienotās valstis uzbrūk dažiem mērķiem Kargas salā. Jūs teicāt, ka militārais mērķis, šī kara mērķi ir sasniegti. Tad vai jūs varētu izskaidrot, kāpēc prezidents joprojām draud uzbrukt visiem tiltiem un visām elektrostacijām Irānā? Jūs teicāt, ka tas drīz beigsies, bet vakardienas preses konferencē, kad viņam jautāja par termiņiem, viņš nebija konkrēts. Viņš bija minējis 4 līdz 6 nedēļas, un mēs jau esam 6. Vai ir kāds grafiks? Atvainojiet, tās ir spontāni uzdotie jautājumi. Daudz jautājumu. Labi, es pārstāšu. Tas ir jautājums par Ungāriju ir šāds. Ja premjerministrs Orbāns zaudēs, vai Amerikas Savienotās valstis apņemsies sadarboties ar jauno līderi? Vai jums būs neaizmirstamas attiecības ar jauno līderi? Liels paldies! Protams, mēs strādāsim ar to, kurš uzvarēs Ungārijas vēlēšanās, jo mēs mīlam Ungārijas tautu un tā ir svarīga attiecība. Bet Viktors Orbāns uzvarēs nākamajās vēlēšanās Ungārijā. Esmu diezgan pārliecināts par to. Un par šīm mūsu pozitīvajām attiecībām. Vai tas ir pareizi? Tas ir plāns. Labi, viss kārtībā. Tātad, jūs jautājāt par Kargas salu. Cik es sapratu pēc sarunas ar Pītu un ģenerāli Keinu par šo jautājumu, mums bija paredzēts uzbrukt dažiem militāriem mērķiem Kargas salā. Es ticu, ka tā arī bija. Mēs ievērojām prezidenta noteikto termiņu, kurš skaidri pateica, mēs neuzbruksim enerģētikas un infrastruktūras objektiem, līdz Irāņi neiesniegs priekšlikumu, kuru mēs varam atbalstīt vai noraidīt. Bet viņš viņiem deva laiku līdz otrdienai 8:00. Tāpēc es neticu, ka ziņas par Kargas salu nozīmē stratēģijas maiņu vai jebkādas izmaiņas no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta puses. Viņš turpina teikt, ka termiņš ir 8:00. Un uz ko attiecas šis termiņš? Pamatā Irāna pēc militārās sakāves cenšas nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu, ekonomiskus zaudējumus pasaulē. Zepinu Asesejlo prezidents ir vīrietis, kurš atzīst pārunu spēku. Ja Irāņi vēlas uzspiest ciešanas, Amerikas Savienotajām valstīm ir spēja uzspiest daudz, daudz vairāk. Sāpes prezidents nevēlas to darīt, un arī es to nevēlos. Tāpēc mēs stingri vedam sarunas. Bet galīgais lēmums ir Irāņu ziņā. Es domāju, ka prezidents jau par to ir runājis. Teikšu, ka Irāņi nebija paši ātrākie sarunu vedēji pirms kara, un noteikti nav arī tagad. Mēs atzīstam, ka dažreiz ziņojumu nosūtīšanā starp cilvēkiem ir kavēšanās, taču esam pārliecināti, ka saņemsim atbildi, vai tā būs pozitīva vai negatīva. Mēs saņemsim viņa atbildi līdz šī vakara 8:00. Es ceru, ka viņi sniegs pareizo atbildi, jo mēs vēlamies pasauli, kur nafta un gāze plūst brīvi, kur cilvēki maksā par māju apsildi un dzesēšanu, kā arī par došanos uz darbu. Tas nenotiks, ja Irāņi būs iesaistīti ekonomiskā terorisma aktos. Tāpēc viņiem jāzina, ka mūsu rīcībā ir līdzekļi, kurus mēs vēl neesam izlēmuši izmantot. Amerikas Savienoto Valstu prezidents var izlemt tos izmantot, un viņš arī izlems tos izmantot. Viņi, ja Irāņi, nemainīs savu uzvedību. Domāju, ka tas ir viss. Viceprezidenta kungs, ministre Annika, viens jautājums. Liels paldies, premjerministra kungs, viceprezidenta kungs. Ar to mēs noslēdzam preses konferenci. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz drīzu tikšanos. Protams, paldies!